Tā, ko es vēl varētu piebilst par visu šito te PNT? Tātad, mēs esam tikuši visam cauri, no viena gala līdz otram galam, kā bez maksas, izgatavot ļoti labas kvalitātes. Es pat teikšu, ka pat vēl labākus nekā Okadam, materiālus, augstumlīgnes, viss mums ir, viss mums reāli, faktiski reāli mums viss darbojās. Mēs varam uzzīmēt ļoti labas kartes. Es jau esmu uzzīmējis jau dažas. Vispār nekādas problēmas. Bet, ja ir kāds, piemēram, kam viss tas besī un nepatīk un nav laika un negribas čakarēties ar visu šito te pasākumu, tad ir cits variants. Okad. Kur ieejam Okad mājaslapā, kur viņš ir. 144 tie Šveices franki. Un kur jums būs uz gadu, 1 gads. Okad licenci. Viss šabloni, augstumlīknes. Viss bez maksas. Par maksu. Jā. Bet, ja mēs iemācīsimies ar šito te tik galā, mēs varam uztaisīt tos šabloniņus smukākus, piemēram, ortofoto šabloni man, piemēram, patīk daudz vairāk nekā spēja attīstīt tas Okads caur tiem VMS servisiem. Man nepatīk, kā Okadā viņi darbojās. Uzskatu, ka viņi ir ļoti slikti. Ko es vēl varu piebilst par visu šito te? Ja jūs vēlaties, piemēram, te ir ļoti daudz visādi instrumenti, visādas opcijas, ko var darīt un kā strādāt un kur ko ielādēt un pielikt un noņemt un pievienot un atvienot un tā. Droši vien ir miljons jautājumu. Es arī varētu uzfilmēt droši vien miljons video par katru atsevišķu šito te instrumentu. Tas būtu tā baigi ilgi. Bet, ja jūs ļoti interesē viss iedziļināties, tad kur ir pašam Kjugisam, ir savas apmācības, kur grāmatiņas vietnes internetā variet ir, kur Kjugis darba virsmas lietotāja rokas grāmata. Lūdzu, šeit ir pilnīgi visu, un pat var latviešu valodā mācīties. Es mācījos tulkojumam, nav nekāda vaina, diezgan labi visu, ko var saprast, un visu, ko var iemācīties. Tā kā nav nekāda problēma. Te ir vairākas, kur ievads ķīsā, kas vispār ir čīs, kur viss ir. Var paskatīties, var daudz ko iemācīties. Tā kā izdariet izvēles, mācieties, zīmējiet labas orientēšanās kartes. Čau!